Šajā epizodē iemācīsimies pamatprasmes, kā ar ChatGPT palīdzību var izveidot vai pielāgot CV, vai vēlies izcelties darba tirgū un piesaistīt darba devēju uzmanību. Arī ar šo uzdevumu ChatGPT var tev palīdzēt. CV izveide un pielāgošana. Pirmais solis ir labi strukturēts CV. Ja tev nav CV vai tas ir novecojis, ChatGPT var palīdzēt to izveidot no jauna. Piemēram, ierakstām. Izveido CV biroja administratora amatam, iekļaujot pieredzi, prasmes un izglītību. Kad CV sagatava ir izveidota, uzraksti, lai ChatGPT izveido lejupielādējumu Word versiju. To tu varēsi papildināt un pielāgot pats, bet vari arī lūgt, lai to izdara ChatGPT sniedzot nepieciešamo informāciju. Ja tev jau ir CV, vari palūgt ChatGPT to uzlabot, saīsināt vai pielāgot konkrētam darba devējam. Daudzi darba devēji par pieņemamu un optimālu risinājumu uzskata Eiropas CV, kas ir standartizēts un piemērots akadēmiskajam un valsts sektoram, bet var nebūt labākais variants privātajā sektorā. Eiropas CV priekšrocības. Pārskatāms un strukturēts, nodrošina vienotu formātu, kas atvieglo informācijas uztveri. Piemērots starptautiskiem un valsts sektora darbiem, atzīts visā Eiropā, padarot to noderīgu starptautiskos pieteikumos. Vienkārši aizpildāms, piedāvā skaidras vadlīnijas un veidnes. Tomēr tas var būt arī pārāk formāls un garš, īpaši privātajā sektorā, kur priekšroku dod kodolīgiem un vizuāli pievilcīgiem CV. Ja vēlies, lai tavs CV izskatās profesionāli un izceļas, vari palūgt ChatGPT. Sākumā augšupielādē savu CV ChatGPT un uzraksti vaicājumu. Pielāgo šo CV tehnoloģiju uzņēmumu vakancei, padarot to vizuāli pievilcīgāku un kodolīgāku. Labāks rezultāts būs, tad augšupielādēs arī darba sludinājumu amatam, uz kuru plāno pieteikties. Nākamajā epizodē parādīšu, kā ChatGPT var izmantot motivācijas vēstules sagatavošanai uz tavu vēlamo amatu. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.